Šoreiz jau otro reizi manā auditorijā viesosies Ernests Gabrāns, kurš izstāstīs par kādu jaunu produktu viņa biznesā, par to, kā vienoties zemes īpašniekam ar zemes nomnieku jautājumā par lauksaimniecības zemes nomas maksu. Jau daudzus gadus darbojoties meža biržā un palīdzot tirgumu regulēt sevi un rast to pareizo kompromisu starp pārdevēju, kuram ir savas vēlmes un intereses, pircēju, kuram ir savas vajadzības. Mēs radam risinājumu cirsmām un meža īpašumiem, un jau vairākus gadus ir bijusi doma, ka patiesībā līdzīgi izaicinājumi ir arī lauksaimniecības zemēs. Un tas, ko ievērojām no manas puses, ir tirgu ļoti lielas galējības. Redzot šīs tirgus galējības, kur vienā novadā var būt ļoti augsta, turpat 300–400 eiro hektārā cena, un vienlaikus vēsturiski darījumi, kas ir ar salīdzinoši zemu atlīdzību, bija skaidrs, ka ir vieta jaunam portālam. Tādā veidā mēs radījām zemes nomas izsoļu portālu zemesbirža.lv, kurā pārdevējs var ievietot savu īpašumu, izlikt uz nomu, kā nomas tiesības piedāvāt, un pircēji tad sola un noskaidro, kāda tad būtu šī objektīvā tirgus cena.